Daugavpils novadā notika Borisa un Ināras Tetereva fonda pārstāvju vizīte konkursa no iedzīvotāju fóruma līdz kopienu filantropijai 2014 ietvaros. No Tetereva fonda puses vizītē piedalījās Valmieras novada fonda priekšsēdētājs Ansis Bērziņš un Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja Ivete Rorbaha. Pārstāvji tikās ar Daugavpils un Ilūgstes novada domju pārstāvjiem, kā arī ar Daugavpils un Ilūgstes novadu partnerību kaimiņi. Daugavpils novadā ļoti aktīvi darbojas dažādas biedrības un sabiedriskās organizācijas, kas piedalās dažādos projektu konkursos, daudzas projektu idejas un iniciatīvas tiek atbalstītas arī caur Tetereva fondu. Biedrību iniciatīvas finansiāli atbalsta arī Daugavpils novada dome. Atbalsta fonds biedrībām ir pašvaldības budžeta programma un finansējuma piešķiršanas mērķi ir atbalstīt aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. Tikšanās gaitā Talsu un Valmieras novada fondu pārstāvi iepazīstināja klātesošos ar jau realizētajiem projektiem un idejām vietējā novada fonda dibināšanai. Kā skaidroja Valmieras novada fonda priekšsēdētājs, iedzīvotāju fórums varētu būt pirmais solis dibināt novada fondu arī pie mums. Mūsu uzdevums ir iepazīties un satikties ar pašvaldību cilvēkiem, ar nevalstisko organizāciju cilvēkiem un arī ar tiem pašiem autoriem. Šajā gadījumā Inga Krekele ir tā galvenā idejas autora. Lai saprastu, kā viņi ir iecerējuši, kā varētu notikt iedzīvotāju fórums Daugavpils novadā, arī lai sajustu, ko nevar varbūt tik precīzi pateikt vārdos, bet lai sajustu, kāda ir iedzīvotāja atsaucība, kāda varētu būt uzņēmēja atsaucība, kāda ir pašvaldības atvērtība kaut kādām kopīgām lietām. Jo tas ir ļoti būtiski, ja mēs ejam uz labdarības fonda dibināšanu Daugavpils novadā, tad ir ļoti būtiski, lai ir kaut kāda sadarbība, lai šīs attiecības ir pozitīvas, lai tas pamats šādas labdarības organizācijas dibināšanai. Ja šāds fórums veiksmīgi noritēs, tad nākamais solis būs kopienu fonda dibināšana. Un tajā brīdī tad jau sākās tas lielais darbs, proti apvienot vietējos cilvēkus, uzņēmējus, vākt naudu uz vietas. Ir ļoti būtiski, ka vietējie cilvēki ir gatavi ziedot šim fondam. Pretējā gadījumā no tā fonda nav jēga. Tikai tad, ja iedzīvotāji, uzņēmēji vai arī pašvaldība ir gatavi šajā fonda kasē, ja tā varētu teikt, šajā fonda kasē gatavi ielikt naudu, kuru fonds tālāk sadala novada iedzīvotāju vai organizāciju projektiem un idejām. 2013. gadā pēc biedrības Medumu cerība iniciatīvas Tetereva fonda projektu konkursa Nāc un dari, tu vari ietvaros veikta jauniešu centra labiekārtošana. Sabiedriskā organizācija Silenes Stariņi veiksmīgi realizējusi projektu Mēs tev palīdzēsim, kuru arī atbalstīja Tetereva fonds. Arī vairākas Naujinas pagasta sieviešu kluba Šarms rīkotās radošās darbnīcas projekta Mācies, radi un dari Naujinē ietvaros ir fonda atbalstītas, un tā ir tikai neliela daļa no biedrību realizētajiem projektiem. Vizīte turpinājās Ambeļu pagastā, kur vizītes dalībnieki tikās ar pagasta biedrību pārstāvjiem un klātienē apskatīja jau realizēto projektu rezultātus.